Čau, Matīs! Sveiciens no Vācijas. Beidzot mums kāda saulaina dieniņa. Nu ko, tev ir klāt vecpuišu ballīte. Notikums, kas notiek vienreiz dzīvē. Nu, cerams. Nu jā, tā jābūt. Vienreiz dzīvē. Un tev šī diena ir pienākusi. Liels prieks par to. Es novēlu, lai jums šodien ritīgi forši iet. Bet, nu, ja apkārt forši cilvēki, tad jau droši vien tas ir neizbēgami. Vienīgi jā, Māris, bet, nu, nekas nav ideāls un viss var pieciest. Arī Māri. Bet, jā, lai ritīgi foršā diena. Un, lai šī diena arī būtu mazliet interesantāka, tas guļošais čalis es un vēl viens cīņu biedrs. Mēs te esam sagatavojuši mazas uzdevumiņas. Čau, Matīs! Sākšu ar apsveikumu tev. Dzirdēju no Arvida, ka tu taisies precēties. Novēl tev laimīgu kopdzīvi. Bet no manis būs tev kāds uzdevums, kas tev būs jāizdara. Pirmais no tiem būs, tā kā tev ir liela mute, tev būs pilna mute jāpiebāž ar Haribo lācīšiem. Un nezinu, kur tu būsi, uz ielas Rīgā vai kaut kur citur, tev būs kādai meitenei jānodzied dziesma. Tā kā tu esi baigākais ēdājs. Otrs uzdevums būs tev iegriezties savā mīļākajā ēstuvē, nerunājot. Un nerādot ar pirkstiem, tev būs jānopērk McDonaldā saldējums, free un vidējā kola. Visi tev uzsauks draugi. Trešais uzdevums. Tev ir jātēlo, ka esi no Francijas, ka neprot runāt latviski, un tev ir jāiet klāt cilvēkiem jājautā, kā tikt uz autoostu. Pēdējais un pats grūtākais, bet pats labākais uzdevums. Tev ir jāpaiet uz ielas kādai meitnei un jāpajautā viņas apakšveļu. Tu taču zini, kā to dara, kā mēs darījām agrāk. Čau, Matīs! Apsveic tev lielo notikumu. Mans uzdevums tev ir ieliec Daugavā un nopeldies, un tad jau būs labi. Turies! Čau, Matīs! Tātad, droši vien secība uzdevumiem nav tik svarīga, bet, kā redzi, es iekāpšu kokā. Un tev arī Rīgas centrā jāiekāp kokā. Protams, izcili, ja tev kāds čoms iet līdzi, un jūs var vairākiem iekāpiet, un jums jāuztais video, ka jūs ar čomiem esat kokā Rīgas centrā, lai var tā redzēt. Un vai nu jāatsūta man, vai jāieliek kaut kur. Un ne tikai arī šī diena, bet lai arī vispār tā laulības dzīve tāds foršs skrējiens un gājiens pa dzīvi kopā. Un es tagad tā domāju, kad par jaunatnes laikiem, kad spēlējām kopā. Un droši vien tā spilgtākā atmiņa, kas man tevi no jaunības laikiem palikusi, ir tas gan nebija handbolā, tad mēs braucām uz zēnkori uz Lietuvu dziedāt, un droši vien atceries to diskotēku. Kad mēs bijām mazi, tad tu vienmēr izties kāds 3 gadus vecāks par mums, tāds stilīgais, un toreiz tu diskotēkā nocupēji skaistāko meiteni, un man bija toreiz 12 gadi, tev bija 13 meitenē, un tāds bija kāds 16, un jūs tā dējot, un mēs visi aiz stūri skatāmies, un viņi tev pasauc ārā, un mēs atkal visi sekojam un skatāmies, un kas nu būs, Matīs ir ar skaistāko meiteni tur, un jūs tā arvien tuvāk, un viņi tā, kā tev sauc? Matīs. No kurienes tu esi? No Vaņodas. Tas taču viņai ko neizteica. Un jūs esat visam tuvu, un jau tūlīt būs bučiņi, un tad viņi tā, cik tev gadi? Pasaka, 13. Un viņi tā, ejam dejot. Jā, un tas bija diezgan smieklīgi, un tā ir tāda atmiņas un palks no bērnības. Bet, nu, kopā ar tevi, ar pārējiem džekiem diezgan daudz, kas piedzīvos, daudz, kur esam bijuši. Par to paldies Zigim, un jā, ļoti daudz piedzīvojam, un tādas foršas atmiņas palikušas.
Un, jā, prieks par tevi, prieks par to, ka tu precies. Tas ir tāds superīgs solis, uz ko es arī pamazām eju un gribu īstenot. Un tu esi foršs cilvēks un viss būs labi, un tu apkārt ir forši cilvēki un draugi. Tā kā izbaudi šodienu, izbaudi kāzu dienu, kāzu nakti arī, un jā, veiksmi, veselību, saticību ģimenē, un lai viss izdodas. Sveiciens arī pārējiem!